50 mākslinieki no 8 valstīm. Skulptūru veidošanai izmantotas speciāli saldētas 70 tonnas pārtikas ledus. Īstenībā mēs jau katru gadu gandrīz vai braucam. Nu tā, forši. Jāsaka. Nu, protams, ir ļoti patīkams sajūtas. Tikai žēl, kad visi tie darbiņi nabadzīņi kūst, pa pilēji ezim tek nost adatiņas, ja? Un cilvēki ir ieguldījuši tādu lielu darbu, un tas viss tā varēja jau nakti vismaz mīnus atnākt. Nu, kaut kā neliela var iztaisīt kaut ko tik skaistu, un tas viss, ko viņi tur... Es principā nespēju iedomāties, kā viņi varētu tur visu tā forši iztaisīt. Kaut kas skaists, principā. Приехали с автобусом, много людей, позвали с музею. Третий раз будет уже. Третий раз лед делали. Песок делал металл в Елгаве и дерево еще в симпозиуме участвовал. Так что Елгава уже как мой второй дом. Я придумал и вспомнил детство. У всех детство это просто Wonderland. Это в Литве, в деревне Литве, у бабушки. Я там вырос. Тоже всякие животные, это было, ну просто, это вот это маленькое место у деревни, там, где жили, и там весь мир нас был, мы там придумывали всяких вещей, и я думал, вот это именно самый такой magic. Первый раз здесь, да. Очень хорошо, очень красиво. Es esmu no Latgales puses. Un es esmu no Jelgavas novada. Tas Šreks ar ēzelīti. Nu, to mēs pamanījām. No Talsiem. Jā. Bija vērts? Jā, noteikti vērts to apskatīt Jelgavā. Kas patika? Ledus skulptūras vispār. Tādas neredzētas citur nekur Latvijā un Baltijā. Nu, mēs arī redzējām, ko ar ezīti ļoti laba skulptūra. Arī tas vesmais kaķis ar to zivi arī ļoti patika. Arī tas bārs, kas ledus bārs. Tātad baudīsim visu to, ko mums sniedz šī brīnumzeme, un uz tikšanos nākošā gadā. Trešā vieta. Vai esat gatavi? Jā! Irina Kudriavceva, Krievija, ar savu skulptūru Laime! Jā! Nākamā vieta, otrā, Laurītām, Igaunijas Saules līgsta! Donatas Mackus, Lietuva, ar savu skulptūru Gaviņš! And the first place goes to the Donatas Mackus from Lithuania with the ice sculpture Shepherd. Inese Valtere Ålande and Donatas Mackus with the ice sculpture Queen. Otrā vietā Jelena Timofejeva un Pāvels Kaltīgins, Krievija, jūras princese. Pirmā vieta komandas skulptūru kategorijā tiek Andrejam Molkovam un Sergejam Dzeļebovskim, Krievija, noķert veiksmi! And the first place, Andrei Malakov, Sergei Dzeļebovski from Russia, to catch a good luck.
visiem māksliniekiem! Paldies visiem, kas piedalījās šīs brīnumzemes radīšanā! Bet tagad ir pienācis brīdis to apdzīvot. Ну, синяя птица, которую все ловят в жизни, ищут в жизни, хотят все поймать удачу. И мы немного изменили и показали в современной трактовке. То есть принцы и молодые люди тоже в современном мире хотят поймать удачу. А удача это в нашей жизни это благополучие, это хорошее состояние, хорошее настроение, это опять да, карьерный рост, это успехи, удача и все связано опять с финансами. И как раз мы показываем, как наш герой ловит птицу счастья за хвост, а хвост плавно перетекает в деньги, и как бы деньги вылетают из хвоста. Ну да, деньги как бы являются одним из символов благополучия, да, которого желают все, и, в общем-то, мы выразили вот это в нашей скульптуре. Lego! Nu ko? Šeit ir instrumenti, šeit ir zāģis, tu izdomāji tēmu, nu tad tev arī jātaisa. Arī, protams, zāģis ar īresi, tātad ir speciāls paņēmuši līdz visdažādākos kaltus, zāģus, instrumentus, dažādas interesantas ierīces, kā piemēram šī, kas izskatās kā smilšpapīrs ar skrūvēm. Protams, ka Donāts ir profesionālists. Un ledus nav vienīgais materiāls, ar ko viņš strādā. Viņš veido gan sniega skulptūras, uzvarējis arī sniega skulptūru veidošanas pasaules čempionātā. Mūsu festivālā jau daudzus gadus uzkrājis kārtīgu pieredzi, un, protams, arī kopā ar Inesi ir daudzu titulu ieguvēji ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.